Čau, šeit es tikai sāku mācīties latviešu valodu, un es zināju, ka ja es sevi nofilmēšu, tas būs ļoti smieklīgs materiāls nākotnē. Latviešu valodas prasme ir ļoti zemā līmenī. Bieži... Чё? Зема līmenī, что это такое? Jā, tas bija tikai pašs sākums, un es vēl nezināju, kas ir zemes līmenis. Taču tas ir tas pats kā lietuviski žemas līgumo, bet okei. Tādēļ varbūt ir gluži tādēļ, varbūt... Tādēļ. Что за тādēļ? Такого нет слова, эй. Tādēļ. Es sapratu, ka tas ir reportāžs par skolotāju, kurā strādā maztautību skola, tur runāja par visādām problēmām, taču, diemžēl, tobrīd es nevarēju to pilnīgi saprast. Es mēģināju meklēt katru vārdu, uztaisīt to uz video, un tad iztulkot un ierakstīt savā vārnīcā. Šeit ir mana legendāra vārnīca. Vienā brīdī bija tik daudz vārdu, ka man bija vajag taisīt kaut kādas sadaļas uz grupām, ko es daru. Es gribu, lasu, grupā agrāk, vēlāk, karst, ātrāk, lēnāk, atkal atklāja atsevišķi. Es tagad neatceros, ko katra grupa bija nozīmīga, bišķi divaini viss izskatās tagad. Bet jā, tādas grupas viņas palīdzēja man atcerēties vārdus, un es tieši eksportēju visu to uz PDF-u, un es reāli mācījos. Bumba tas ir kamuolīs, ok, kas tur tālāk būs ankšķau būs iepriekš, ok. Durvis un nevienu nevajag laist klāt. Un principā... Что-то про дома, двери. Tas ir tas pats, kas mūsdienās. Un man pat... Tas pats, kas mūsdienas, prям litovski. Tas bija nevis video, bet aizvērts livestreams, kur bija tikai mani draugi. Viņi bija krievu runāši, tāpēc es runāju krieviski, pats mācos latviešu valodu un tajā pašā laikā taisīju apmācību saviem draugiem. Jā. Ejam tālāk. Nākošais video ir ļoti smieklīgs. Šeit es nolēmu spēlēt Minecraftu ar latviešu valodu. Paņemu tos pašus draugus, ieliku livestreamu tikai sevi, un pašā sākuma tas ir visticamāk brīdis, kad es pirmo reizi runāju latviski. Sveiki visi, kas skatīsies šo video. Šodien es spēlēju Minecraft. Pagaidiet, man jāsagatavojas. Ļoti slikti. To по-латышски supūvusi galvā. Supūvusi. Это прям литовски. Jā, starp citu, tas ir gan līdzīgi. Sāpuvusi tikai. Es tad biju runājis tīri ar lietuviesku izrunu. Vispār visas zilbēs uz galotnī kaut kur. Pilnīgs fieks, bet tas bija pašs sākums. Tad es gan daudz esmu spēlējis bērnu spēles. Princese. Jā, un uzzinu tādus vārdus kā princese, zirneklis. Короче, я не понимаю, что это такое. Vai tu esi redzējis čusku? Jā, tas bija gan jautri, un jau pēc 2 nedēļām es mēģināju runāt tikai latviski. Šodien es mēģināšu runāt tik latviski. Tikai latviski. Es tulkošu krievu valodu, bet mēģināšu krievu latviešu. Kad būtu līdzīgi. Всем привет, сегодня... О, видишь как? Тын. Это не кино. Es neko nerunāju, es nevaru runāt. Jā, es atceros, tur viens no draugiem sāka strīdu, vai viena dziesma ir 4 un 4 vai 3 un 4. Spartaks, ja saprotu, vai dziesma Trolejbus spēlē divaini. Sāka strīdas, un es aizmirstu to latviešu valodu, un to, principi, beidzas. Tur bija īsti 6 sērijas. Jā, es mēģināju tulkot arī podkastus. Katja Suldons TV kaut kādu video. Tagad mums ir saldais ēdiens. Tagad. Ага, at present. Добар. У них там много этих добар, я всех забываю. Они мне все что-то путаются сильно. Un tāda veida mācījos latviešu valodu no paša sākuma. Tagad ir labi atcerēties, kā tas bija. Es tieši gribēju, lai tas laiks no paša sākuma aizgaitu ātrāk. Un es biju tad domājis, kāda ir sajūta pēc 2 gadiem runāt latviski. Un tagad es sapratu, ka tāda ir sajūta, kad es skatījos šos video. Es sapratu, ka jā, ir ļoti labi, ka tu jau vari runāt latviski. Nevis ļoti labi, nevis ideāli, bet tev nevajag jautāt. Bieži. Čo? Tad jā, tāds video. Līdz nākamajam video.